7. nodaļa. Kā veikt kvantu maiņu, jeb kā iepazīt eifo sajūtu. Apgaismība ir izpratne, ka tas ir viss, tas ir absolūts, visa sākums un beigas. Apskaidrību nevar sasniegt, var tikai apzināties, ka nav ko sasniegt, nav kur iet. Ošo. Mentālā kārtslēkšana. Iespējams, esat dzirdējuši par kvantu nobīdi, jeb kvantu maiņu. Kvantu maiņa ir oficiālais nosaukums, ko esmu devis eifo sajūtas uztveres procesam. Kvantu maiņa ieved parasto apziņu tīrā apziņā, un šajā stāvoklī tā uztver eifo sajūtu. Tādējādi kvantu maiņas process tiek veiksmīgi izpildīts, kad tas pārstāja darboties. Tā aicina parasto apzināto prātu dabiski pāriet neaktīvā, tīras apziņas stāvoklī. Šajā brīdī tā darbs beidzas. Ja mēs turpinātu kaut ko darīt, lai paliktu tīrā apziņā, tad pats darīšanas process mūs izvestu no šī skaistā klusuma stāvokļa. Kvantu maiņa ir kā kārts, ko lēcējs izmanto, lai augstu uzlidotu. Sasniedzis maksimālo augstumu, viņš atlaiž kārti. Ja viņš būtu pie tās turējies, tad augstuma latiņa būtu notriekta, un viņš būtu iznīcinājis savu sasniegumu. Pēc gadiem ilgiem treniņiem lēcējs var gūt panākumus tikai tad, ja viņš atlaiž kārti. Tikai tad, kad viņš paceļas gaisā virs stieņa, bez papildu pūlēm, viņš to pārvar un iegūst vēlamo rezultātu. Tas pats attiecas uz jūsu prātu. Pilnīgi mierīgs tas var būt tikai tad, kad pārstāj censties un pielikt pūles. Kvantu maiņas procesa skaistums ir tāds, ka tas paiet malā, ļaujot jūsu prātam mierīgi atpūsties kvantu maiņas apziņas stāvoklī. Kvantu maiņa ir process, kas noved pie nedarīšanas. Kā nedarīšana var būt nekas cits kā viegla? Jūs nevarat smagi strādāt, lai neko nedarītu. Pretējā gadījumā jūs būtu pretrunā ar sevi, vai ne? Kvantu maiņas izpildīšana ir vienkārša un viegla, tāpat kā tās apguve. Kvantu maiņa pati par sevi ir vienkārša, taču tai nepieciešama rūpīga izpilde, tāpēc noteikti stingri ievērojiet norādījumus. Ļoti drīz un pilnīgi bez piepūles jūs iznāksiet no savas pasaules un atradīsiet sevi kvantu maiņas apziņas stāvoklī. Lūdzu, ņemiet vērā, daži no jums vēlēsies apgūt kvantu maiņas triangulācijas, trīspakāpju kvantu maiņas procesu, dziedināšanas paņēmienu, lai sagatavotos progresīvākam kvantu nobīdes procesam, kas tiks izklāstīts tālāk. Tā ir laba prakse un palīdzēs jums iepazīties ar smalkākām pārdomām, eifo sajūtas jūsu prātā. Kvantu maiņas triangulācija ir vienkārši trīspakāpju mehānisks process, kas ātri un viegli pārveido parasto apziņu tīrā apziņā un eifo sajūtā. Šī ir pamata kvantu maiņas dziedināšanas tehnika, ko simtiem tūkstoši cilvēki ir apguvuši, vienkārši izlasot šīs instrukcijas. Vislabāk to darīt ir kopā ar partneri, bet ja tāda nav, varat to izdarīt arī pastāvīgi. Kvantu maiņas pieredze. Lai sagatavotos kvantu maiņas pieredzei, atrodiet klusu vietu ar ērtu krēslu, kur visas 30 minūtes netraucēs jūsu ģimene, draugi, mājdzīvnieki vai telefons. Ir arī iespējams, ka kāds jums nolasa šos norādījumus, taču, lai šī persona tikai lasa un nemēģina jūs iesaistīt sarunā. Vai arī varat veikt šo norādījumu audio ierakstu, tikai atcerieties atrast klusu vietu, kur ieteicams kādu laiku mierīgi pasēdēt ar aizvērtām acīm. Nu vai esat gatavs? Apsēdieties ērti un aizveriet acis. 15-30 sekundes ļaujiet savam prātam klīst, kur vien tas vēlas. Vienkārši vērojiet, kā jūsu domas nāk un iet. Tagad apzinieties, par ko domājat. Saturam nav nozīmes. Vienkārši pievērsiet īpašu uzmanību
visām domām, kas plūst cauri jūsu prāta ekrānu. Vērojiet tās ar koncentrētu uzmanību. Tas nenozīmē, ka jums ir jāpieliek pūles, lai novērotu domas vai koncentrētos uz tām. Koncentrējieties bez sasprindzinājuma, piemēram, kā kaķis, kurš vēro peles alu. 1 līdz 2 minūtes turpiniet vērot savas domas ar koncentrēšanos, bet bez spriedzes. Nelasiet tālāk, kamēr neesat minūti vai 2 rūpīgi novērojis savas domas. Es gaidīšu. Nu ir pagājusi 1 minūte cieša domu vērošana. Turpināsim. Vērojot savas domas, jūs droši vien pamanījāt, ka tās gandrīz uzreiz kļuva mierīgākas un lēnākas, vai ne? Tās nešķita skaļas, tās kļuva vājākas un retākas, kad jūsu prāts kļuva mierīgāks. Atcerieties, visur, kur plūst jūsu domas, tas ir normāli. Nav nozīmes tam, vai jūsu domas ir trokšņainas vai klusas. Tavs uzdevums ir uzmanīgi tās vērot. Jūs tikai skatāties, kur tās pagriezīsies tālāk nākošajā mirklī. Viss, kas jums jādara, ir mierīgi un uzmanīgi vērot. Vai esi pamanījis brīžus, kad tavas domas pavisam apstājas? Kad domas kļuva vājākas, jūs iespējams pamanījāt, ka tās nomira, un jūs palikāt viens ar tīru apziņu. Lieliski, vai ne? Bet mēs tikai sākam. Vai arī pamanījāt, ka pēc šī vingrinājuma pirmās daļas izpildīšanas jutāt, ka ķermenis kļuva atslābināts un prāts mierīgs. Šīs ir lielisks priekšrocības, ko sniedz tīras apziņas apzināšanās, neatkarīgi no tā, vai jūs to apzināties vai nē. Drīz jūs darbosieties šajā mierīgajā, augstajā līmenī, pat visgrūtākajos ikdienas dzīves brīžos, bet mums vēl ir daudz darāmā, tāpēc atgriezīsimies pie pieredzes apgūšanas. Vēlreiz aizveriet acis, vērojiet savas domas ar vienaldzību un uzmanību tāpat kā iepriekš. Šoreiz būs vieglāk un iespējams atklāsi, ka tavas domas ātri nomierinās vai apstāsies pavisam. Uzmanīgi novērojiet šādā veidā vairākas minūtes. Pēc 2-3 minūtēm ievērojiet, kā jūtaties. Un es atkal gaidīšu. Šo 2 vai 3 minūšu laikā jūs izjutīsiet mieru, sava veida rāmumu, līdz ar to jūs pamanīsiet arī klusumu un mieru. Ievērojiet, cik labi ir sajust šīs sajūtas. Jūs varat arī sajust prieku, mīlestību, līdzjūtību, sajūsmu, laimi. Veltiet laiku, lai identificētu šo savu labo sajūtu. Šī sajūta ir jūsu eifo sajūta. Šoreiz, kad tu sēdi ar aizvērtām acīm, es vēlos, lai jūs darītu lūko. Vērojiet savas domas un sajūtiet, kad jūsu apziņā radīsies eifo sajūta. Atcerieties, ka jūsu eifo sajūta var būt ļoti vienkārša, kā miers un klusums, vai arī ļoti dziļš kā ekstāze. Viena eifo sajūta nav labāka par citu. Lai arī kā tas būtu, vienkārši skatieties uz to bez spriedzes. Ja domas atgriežas, vērojiet tās vienaldzīgi.
tad domas dos vietu tīrai apziņai vai eifo sajūtai. Neatkarīgi no tā, kas rodas, domas, eifo sajūta vai tīra apziņa, vienkārši vērojiet vienaldzīgi un nedariet neko citu. Tas ir ļoti svarīgi. Vienkārši vērojiet savas domas un gaidiet savu eifo sajūtu. Kad apzināties tā klātbūtni, koncentrējieties uz to. Ja nekas nenotiek, jūs apzināties tīru apziņu klātbūtni. Šajā laikā jūs būdami tīras apziņas stāvoklī, gaidāt, kad atkal radīsies eifo sajūta. Kad tas nāk, izbaudiet eifo sajūtas dziļumu un savdabību, vērojot to skaidri un bez piepūles. Redzi, cik tas ir vienkārši. Neatkarīgi no tā, kas parādās jūsu prāta ekrānā, jūsu pozīcija vienmēr ir tāda pati. Jūs esat novērotājs un nekas vairāk. Nekad neiejaucieties un nemēģiniet kontrolēt jūsu domas vai savu eifo sajūtu. Tici man, viss notiks tā, kā vajadzētu jūsu labā. Vai jums ir jāpieliek pūles, lai atpūstos, vai justos mierā? Nē, tas notiek pats no sevis. Tā arī šeit. Viss notiks pats no sevis, pateicoties jūsu eifo sajūtas gudrībai, tiklīdz jūs to apzināsieties. Neradiet viņai grūtības, pretējā gadījumā jūs atkal atgriezīsieties uz cīņas un ciešanu ceļa. Tagad atsāciet kvantu maiņas procesu ar aizvērtām acīm, kā es to aprakstīju iepriekš. Veiciet šo sesiju apmēram 5 minūtes. Kad esat pabeidzis, veltiet laiku, lēnām atveriet acis un turpiniet lasīt. Kā jūs šobrīd jūtaties? Vai apzināties savu eifo sajūtu? Iedomājieties, jūs apzināties savu eifo sajūtu ar atvērtām acīm. Vai tas nav brīnišķīgi? Tas ir ar jums, un jūs pat neesat aizvēruši acis, lai ienirtu sava prāta dziļumos, lai to tur atrastu. Bet paskatieties, kas notika. Eifo sajūta sekoja jums jūsu aktivitātēs. Kā tev patīk? Atcerieties, ka eifo sajūta ir neierobežota, tāpēc tā vienmēr ir ar jums. Jūs vienkārši ignorējāt viņu lielāko savas dzīves daļu, un jūs to atkal ignorēsiet, bet ja jūs regulāri veicat kvantu maiņu, jūs ļoti ātri iegūsiet spēju to nekavējoties iedarbināt. Jūs veidojat pamatu dzīvei, kurā fantāzija nav vajadzīga, un tuvākajā nākotnē jūs pēkšņi sapratīsiet, ka esat laimīgs tādā veidā, kā jūs nekad neesat iedomājies. Bet mēs vēl neesam pabeiguši. Patiesībā labākais vēl tikai priekšā. Es vēlētos, lai jūs turpinātu kvantu maiņas procesu, izmantojot tikko apgūto metodi. Aizveriet acis un vērojiet, kas peld pa jūsu prāta ekrānu. Vērojiet, līdz apzināties eifo sajūtas klātbūtni, un pēc tam uztveriet to mierīgi un uzmanīgi. Nejaucoties, ieskatieties eifo sajūtā dziļi. Ja tas pārvēršas par citu eifo sajūtu, tad tikpat uzmanīgi aplūkojiet šo jauno sajūtu. Dariet to 3 līdz 5 minūtes. Kad jūtat, ka ir pienācis laiks, lēnām atveriet acis un turpiniet veikt kvantu maiņu. Sēžot ar atvērtām acīm un skatoties taisni uz priekšu, apzinieties savu eifo sajūtu. Turpiniet veikt kvantu maiņu ar atvērtām acīm. Jums būs domas, eifo sajūtas un tīra apziņa. Tas viss ar atvērtām acīm. Turpiniet to minūti vai 2, un pēc tam lēnām piecelieties un paskatieties uz tuvumā esošo objektu. Paskatieties uz objektu un tad apzinieties savu eifo sajūtu. Pēc tam skatieties uz citu objektu, vienlaikus vērojot savu eifo sajūtu. Kad esat gatavs, lēnām staigājiet pa istabu. Jūtiet, kā jūsu ķermenis kustas. Sajūtiet, kā vispirms pārvietojas savu svaru uz vienu kāju, tad uz otru. Jūtiet grīdas spiedienu uz katru pēdu,
Kad jūsu eifos sajūta izkliedējas, atrodiet to vēlreiz, vienkārši apzinoties. Lēnām ejot pa istabu, apzinieties visas savas ķermeņa sajūtas. Pievērsiet uzmanību trokšņiem telpā. Jūtiet, kā gaiss pūš pāri jūsu sejai. Pārbrauc ar roku pār telpaugu vai citu priekšmetu. Iedarbiniet savu ožu un garšu. Atgriezieties pie savas eifos sajūtas ik reizi, kad jūtat, ka tā ir aizgājusi. Apstājieties un pievērsiet uzmanību tikai eifos sajūtai un tam, kā tas pastiprinās vai pārvēršas citā eifos sajūtā. Patiesībā tā spēks un izskats nemainās. Jūs vienkārši vairāk apzināties sava patiesā es, eifos sajūtas bezgalīgās izpausmes ārpus sevis. Tas esat jūs, tāds, kāds jūs sākotnēji tikāt radīts. Neieslīgstiet ego virzītās darbībās, kas balstīts uz bailēm, bet vienkārši esiet kopā ar savu patieso es. Nekas nevar būt svarīgāks un nekas nedod lielāku apmierinājumu. Stāvoklis, kad esi iemīlējies apkārtējā pasaulē un apzinies savu eifos sajūtu, sauc par kvantu maiņas apzināšanos. Tas ir pamats pilnīgam un objektīvam novērtējumam, lai kas tas arī nebūtu. Mēs dosim jums laiku, lai pierastu redzēt savu pasauli ar jaunām acīm. Drīz, kad būsiet pieredzis ātri radīt sevī spēcīgu kvantu maiņas apziņu, jūs iemācīsieties izpildīt kvantu maiņas nodomu. Tas ir izteikt personiskus lūgumus mātei dabai, un tad, pilnībā apzinoties kvantu maiņu, jūs vērosiet, kā māte daba būvē jūsu jauno pasauli. Īsts pārskats par tikko apgūto. Apsēdieties ērti ar aizvērtām acīm un ļaujiet prātam 15-30 sekundes klīst, kur vien tas vēlas. Bez sasprindzinājuma vienaldzīgi vērojiet savas domas, kā kaķis vēro peles alu. Pēc kāda laika jūsu domas kļūst klusākas, lēnākas vai pazudīs pavisam. Turpiniet mierīgi novērot, lai kas arī notiktu. Drīz jūs sāksiet izjust kādu patīkamu sajūtu. Tā ir jūsu eifos sajūta. Tagad uzmanīgi un tikpat vienaldzīgi ievērojot savu eifos sajūtu. Tā kļūs stiprāka vai pārvērtīsies citā eifos sajūtā, vai arī radīsies domas. Lai kas arī notiktu, vienkārši vērojiet procesu tā, it kā jūs skatītos filmu. Ar atvērtām acīm turpiniet šo vienkāršo objektīvās novērošanas procesu. Pastaigājiet pa istabu, skatoties no viena objekta uz otru. Kad saprotat, ka eifos sajūta ir izkliedējusies, vienkārši turpiniet novērot savas sajūtas. Vērojiet tās kādu laiku, pēc tam turpiniet citu objektu izpēti. Tā ir kvantu maiņas apzināšanās. 7. nodaļas galvenie punkti. Kvantu maiņa ieved parasto apziņu tīrā apziņā, un tur tā piedzīvo eifos sajūtu. Kvantu maiņas skaistums ir tāds, ka tā paiet malā un ļauj jūsu prātam mierīgi atpūsties kvantu maiņas apziņas stāvoklī. Kvantu maiņas procesa laikā nekad neiejaucieties un nemēģiniet kontrolēt savas domas vai savu eifos sajūtu. Lai kas arī notiktu, vienkārši vērojiet procesu tā, it kā jūs skatītos filmu. Atcerieties, ka eifos sajūtu nekas neierobežo, tāpēc tā vienmēr ir blakus. Viss, kas jums ir jādara, ir sākt to apzināties. Lai kaut ko apzinātos, nav vajadzīgas nekādas pūles. Kvantu maiņas apziņa, eifos sajūta, jebkuras jūsu darbības procesā, tas ir patiesais jūs, tāds, kā jūs sākotnēji tikāt radīts.